Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam atskatīties uz lielo augšām celšanās notikumu. Vakar mēs runājām par Jēzus svinīgo iejāšanu Jeruzalemē. Šodien es vēlos ar jums kopā apskatīties kādu citu mums visiem zināmu notikumu, kurš ir aprakstīts Mateja evaņģēlija 26. nodaļā no 31. līdz 35. pantam. Tad Jēzus saka tiem: jūs visi šī naktī pret mani apgrēkosieties, jo stāv rakstīts: es sitīšu ganu un ganāmā pulka avis izklīdīs. Bet pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galileju. Bet Pēteris atbildēja un uz to sacīja: kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Jēzus sacīja tam: patiesi es tev saku, šī naktī pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Pēteris saka viņam: jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču nemūžam tevi neaizliegšu. Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja. Mēs zinām notikumus arī, kas notika tālāk. Es domāju, ka mēs ik viens esam bijuši tādā situācijā, kad mēs esam ļoti par sevi pārliecināti līdz brīdim, kamēr mēs esam pamodušies, kad jau esam krituši. Mēs esam domājuši: es nekad tā nedarīšu, es nekad nedodošu, es nekad nepadošos, un tad pienāk šis brīdis, kad viss sabrūk. Un šeit ir ļoti līdzīga situācija. 33. pants, bet Pēteris atbildēja un uz to sacīja: kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Un šeit ļoti svarīgs ir šis vārds bet, kas norāda uz to, ka Pēteris protestē Jēzus teiktajam un saka: es labāk sevi pazīstu nekā tu. Viņš dzird patiesību no paša Dieva dēla, bet negrib to pieņemt. Mēs kā cilvēki nevis nedzirdam Dievu, bet bieži vien negribam pieņemt to, ko Dievs par mums saka. Un vienā vārdā to var nosaukt par lepnumu. Un līdzīgi arī šeit Pēteris saka: visi var krist, bet es nē. Un šis ir lepnums un pašpārliecinātība. Pēteris ne tikai pārvērtē savu spēku, bet viņš pazemina un noliek citus, kas viņam ir apkārt. Pēteris redz citu cilvēku vājumu, bet neredz pats savējo. Un tad viņš saka: ja pat visi šitie apgrēcināsies, es nekad neapgrēcināšos pret tevi. Ko tad nozīmē vārds apgrēcināšanās? Paklupt, nokrist un atkrist. Pēteris saka: es nekad nepaklupšu, es nekad nenokritīšu un es nekad neatkritīšu no tevis. Bet mēs visi zinām, kas notiek vēlāk. Viņš noliedz Jēzu 3 reizes. Pašpārliecinātība ir bīstamāka par vājumu. Es domāju, mēs no pieredzes varam teikt to, kad mēs esam vāji, mēs meklējam Dievu. Tad, kad mēs esam pašpārliecināti, mēs paļaujamies uz sevi un uz savu spēku. Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 10. nodaļā 12. pantā saka tādus vārdus: tāpēc, ka šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Atceries, ka lielākie kritieni sākas ar es nekad. Atceries, neviens nav imūns pret krišanu. Pat stiprākie ticībā var pakrist, ja kļūst pavirši. Ja pārstāj lūgt, pārstāj būt Dievu vārdā un sāk paļauties uz savu spēku. Man ļoti uzrunā šis vārds pielūko, kas nozīmē: esi godīgs pret sevi, sargi savu sirdi un neej pārāk tuvu kārdinājumam. Pēteris nekrita tāpēc, ka viņš nemīlēja Jēzu, bet tāpēc, ka viņš pārāk uzticējās sev. Šodien es gribu uzdot tev kādus praktiskus jautājumus. Pirmais: kur tu saki es nekad? Otrais: kas ir tās lietas, kurās tu jūties pārāk drošs par sevi? Un trešais, pats svarīgākais: vai tu paļaujies uz Dievu vai uz sevi un uz savu spēku? Šajā svētku nedēļā es tev gribu atgādināt vienu lietu.
ka mums katram ik pa laikam ir jānāk pie Jēzus lūgšanā un jālūdz viņam piedošana par to, ka mēs esam bijuši lepni. Mums ir jānāk pie viņa lūgšanā un jāsaka, piedod, kad es esmu domājis, ka es varu pats. Un jālūdz, Jēzu, māci man pazemību, māci man paļauties uz tevi ne tikai lielajās lietās, bet arī mazajās ikdienas lietās. Ja tu jūti, ka lepnums tevī ņem virsroku, nāc pie Jēzus un meklē palīdzību pie viņa žēlastības troņa.